Mēģināt izgatavot māla podu vai svilpaunieku, piedalīties tradicionālā malkas cepļu atvēršanā un uzzināt, kas ir raku ceplis. Tādas iespējas bija pasākuma Laba mana podu māte apmeklētājiem. To savā keramikas darbnīcā cepļi Limbažu rajona Duntē jau otro gadu bija sarīkojusi māksliniece Ingrīda Žagata, pulcējot kopā gan Vidzemes, gan Kurzemes podniekus. Es esmu par to, lai Latvijā pavasarī būtu visu Latvijas podu dienas, ne tikai Latgales podnieku dienas, bet visu Latvijas podnieku dienas. Un šeit Vidzemē mēs esam Vidzemes podnieki un Kurzemes podnieki apvienojušies, jo mēs esam drusku mazāk nekā latgalieši. Bet tieši ar podiem saistībā? Bet tieši ar podiem saistībā, jā. Un galvenā uzmanība ir vērsta uz to cilvēku iespēju pašiem padarboties līdzi un pamēģināt to materiālu, pajust viņu un saprast, ka tas ir iespējams, ja? Kad, nav tā, ka tikai veikalā var nopirkt traukus un kad aizmirstam, kā to vispār reāli var izdarīt. Ja? Kuplais pasākuma apmeklētāju skaits liecināja, ka cilvēkiem tas patiešām arī interesē. Mālu lieta latvietim ir tik dziļi iekšā un mentalitātē, kad, kā teikt, katrs latvietis, vismaz katrs trešais latvietis piedzimst par podnieku. To man ir teikuši mani draugi, ne latvieši. Tā ir, latviešiem patīk māli. Cilvēki arī nebija mudināmi paši pagatavot kādu trauku. Viens pēc otra sēdās pie podnieka ripas un centās piešķirt māla pikai kādu nebūtu formu. Pirmo reizi, kā var veikties, es gribu zināt. Vispār grūti. Es nebiju iedomājusies, ka tik šausmīgi smagi varētu būt šis darbs, roku darbs. Savukārt jaunāko pasākumu apmeklētāju vidū iecienīta bija svilpaunieku gatavošana. Kā stāsta svilpaunieku bazāra saimniece, šo seno mūzikas instrumentu izveidot nebūtu nav sarežģīti. Pašu formu mēs veidojam tā, ka taisam no bļodiņas, tad saspiežam tā kā pīrāgu ciet, tad izveidojam divus galus, vienu svilpojošo un vienu to dekoratīvo, un tad taisam to pašu svilpi. Un, ja tā svilpe skan, tad mēs vēl varam pieveidot caurumiņas, ka var vairākas skaņas dabūt ārā. Tāpat varēja salīdzināt gala iznākumu, kas rodas traukus apdedzinot divos dažādos cepļos. Podnieki no Talsiem demonstrēja raku cepli, kas ir sena japāņu keramikas apdedzināšanas tehnoloģija. Trauki tajā tiek ievietot jau vienreiz apdedzināti, tad strauji karsēti un karsti rauti ārā. Nauris Galviņš stāsta, ka Kurzemē podnieku esot diezgan maz, tāpēc jāveic dažādas aktivitātes, lai šo mākslas veidu popularizētu. Tiesa gan arī cilvēki mākslinieku radīto līdz galam nenovērtē. Nespējam mēs konkurēt ar Ķīnu, tomēr ar ievestajiem lēto produkciju. Tā kā, bet ir kas arī pērk un atbalsta. Taču, kā uzskata Ingrīda Žagata, māla traukus Latvijā tomēr mīlēs vienmēr. Tam ir cita noskaņa. Tam traukam, ko mēs nopērkam lielveikalā ikdienas lietošanā, ir pavisam cita funkcija. Šeit mēs nopērkam lietu, kas mums uzrunā ikdienā. Viņa runā pati par sevi. Ja? Tas nav tikai tilpuma mērvienība, kur kaut ko ieliet vai iebērt. Ja? Katram traukam nāk līdzi meistara dvēsele, kas tur ir ielikt iekšā.